Sveiciens jaunu darba nedēļu ieskaņā. Atskatāmies, kas notic aktuāls šodien. Japāns lielākais elektroenerģijas uzņēmums Tokyo Electric Power izmantos atjaunojamo enerģiju, lai iegūtu bitkoinu. Binance meitas uzņēmums Toko Crypto iegūst licenci Indonēzijā. Amerikas ETF-os par piekdienu gan bitkoins, gan ethereums bijis ar mīnuszīmi un outflows bija lielāks. Bitkoinam tie bija 170 miljoni, ethereumam tie bija 6 miljoni. Eagle Energy X izmantos zaļo enerģiju, lai mainotu bitkoinu. Viņu plāns samainot katru gadu bitkoinu, kas būtu 2,5 miljardi ASV dolāru vērtībā. Bernsteins Bass saka to, ka bitkoins līdz gada beigām varētu sasniegt 90,000 atzīmi, ja Trumpu ievēlēs par prezidentu. Trešdien gaidāms no Feda CPI rādītāja jeb Consumer Price Index. Ja tev vēl trūks pārliecības, kāpēc piesakot manam kontam un piesakot Telegram grupai, noskaties profilā iepinoto video un iespējams gūs pārliecību.